Šī sērijā parādīsim jums vienu no veidiem, kā braucamam zirgam iemācīt atpakaļgaitu. Es savam zirgam sāku atpakaļgaitu mācīt stallī. Tātad vieta, kur parasti mēs zirgu liekam atsaitēs un zirgu notīram, sagatavojam darbam, un to darīt jaunam zirgam. To nekādā gadījumā nevajadzētu sākt darīt, ja mēs liekam iemauktus ar klapēm, jo, kā tika minēts, klapes zirgam ierobežo skata leņķi uz atpakaļ un uz sāniem. Jo dabā, ja zirgs kāpjās mums atpakaļ, viņš parasti sagriež galvu vai pa labi, vai pa kreisi, un tad, lai viņš varētu labāk redzēt virzienu, kur viņam kāpties atpakaļ. Atpakaļgaitu labāk sākumā mācīt ir parastajos iemauktos, nevis ar klapēm. Un tas tad izskatītos tā, kad jūs esat zirgu notīrījuši, sagatavojuši darbam, un jums ir zirgs gatavs, jūs ir parastie iemaukti būtu uzlikti, un jūs vienkārši zirgu tagad taisaties viņu darīt, pavadat uz priekšu. Sākumā to nevajadzētu darīt ļoti lielos gabalos, un tad mēs pirkstus savus īkšķi, vislabāk aizāķēt aiz šiem mutes riņķiem, jums būs tad parastajos, un izdarot nelielu spiedienu vienmērīgi, prasam no zirga atpakaļ un atpakaļ, atpakaļ. Un tad, kad zirgs mums ir izpildījis šo mums vēlēto manevru atpakaļ, mēs viņu varam tātad paglaudīt, paslavēt un pacienāt, tātad pirmajās reizēs, lai zirgs saprastu, kad mēs viņu būsim iejūguši un ratos prasīsim atpakaļgaitu, tātad pirmais mēs Azijas zirgu radinam tātad vienlaicīgi, aizāķējot pirkstus, aiz mutes riņķiem, izdarot vieglu, vienmērīgu spiedienu, nevis vienu vairāk, vienu mazāk, un ar balsi prasot atpakaļ. Atpakaļ, un lai zirgs saprot, ka tādā reizē viņam ir atpakaļgaita. Tad, kad mēs, un to vajadzētu, var arī to nedarīt ļoti bieži, bet, teiksim, reizes 3 nedēļā, un ar katru reizi mēs pa koridoru šo gabaliņu pagarinam, un atkal aizāķējot, un paprasam viņu radinam, ka mēs šādā veidā viņam prasīsim atpakaļgaitu. Atpakaļgaita, tātad ratos mēs ar grožiem velkot atpakaļ, un ar balsi atpakaļ mēs zirgam prasīsim atpakaļgaitu. Tad, kad mēs esam zirgu jau ieradinājuši stallī, kāpties lielāku gabalu, visu tieši tādā pašā veidā mēs to varam darīt ārā, un parādīsim jums, kā tas izskatās, kad zirgs būtu jāievada ilgsīs atpakaļgaitā. Tad, ja mēs stallī esam viņu apmācījuši kāpties atpakaļ, un zirgs mums klausa uz šādu rokas spiedienu un uz balsi, kā tas izskatīsies, ja mēs zirgu taisīsimies, gatavosimies jūgt, kā mums zirgu radināt kāpties arī atpakaļ, kas būs saistīts ar jūgšanu un ar ratiem. Parasti mēs esam redzējuši, ka tradicionāli zirga ievešana ilgsīs notiek šādā veidā. Mēs vedam zirgu. Viņam ir jākāpj pāri ilgsīm, tad viņš mums spītējās, negrib īsti iet, un tādā veidā mums atkal zirgs nav īsti iegājis un viss. Un zirgu ilgsīs mēs arī varam ievest šādā veidā. Atpakaļ, atpakaļ, atpakaļ. Nepārtraukti prasam un kāpinam atpakaļ. Un prasam atpakaļ gaitu, sagriežot arī vienmērīgi zirgu, kā mums vajag, vai pa labi, vai pa kreisi, un mēs viņu kāpinam atpakaļ, lai viņš saprast, kad viņam šī atpakaļ gaita būs vajadzīga, un viņam būs viņa jāizpild tad, kad mums viņu vajadzēs. Arī šādā pašā veidā atpakaļ gaitu mēs zirgam varam ik pa laikam prasīt, strādājot zirgus uz zemes grožos, kad groži mums ir tiešā kontaktā šeit tātad trenzi, vai tas būs lauznis caur sedulu, un mēs paši stāvam aizmugurē, mēs zirgu soļos un prasam atpakaļ, un kāpinam zirgus atpakaļ. Un tādā veidā
zirgs pierod, kad saistībā ar ratiem ir atpakaļgaita viņam, un kad mēs zirgu jau būsim iejūguši, un braucot, mēs ik pa laikam arī varam prasīt šo atpakaļgaitu, arī lielākus gabalus, un tam it kā nevajadzētu sagaidāt ļoti lielas grūtības. Atpakaļ. 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 Labi, atpakaļ. Trrr.